Sveicināti Šauro vārtu projektā. Šodien mēs runāsim ar šiem brīnišķīgiem jauniešiem par ļoti aktuālām tēmām. Tāpēc jā, lai šī saruna iet, lai Dievs viņu vada un redzēsim, kā būs. Tad jā, mēs jau nedaudz iepazināmies ar viņu vārdiem. Un tas jautājums jums ir, kas ir lieta, ar ko jūs biežāk saskarties? Tāda pārdoma vai problēmas kādas skolas vidē vai ikdienā? Nu, tā kā problēma, par kuru mēs domājam daudz. Jā. Nu, es nezinu, man personīgi kaut uzskati, kā citi redz mani vai kaut ko tādu. Tā kā gribētos, lai tā nav, bet tā ir. Kā tev? Es nezinu, atzīmes varbūt. Gribās dabūt pēc iespējas lielākas atzīmes, ja? Jā. Vai mazāks. Vai mazāks? Kā jums, Žeki? Pārāk daudz mājas darbi. Varbūt arī kaut kādas atzīmes, jo tā kā man neiet pārāk labi atzīmēs. Jā. Kā jums šķiet, kāda ir, teiksim, dzīvei tāds lielākais mērķis? Kas cilvēkam jāizdara, lai viņš būtu laimīgs? Nu, jāmācas, lai dabūtu darbu. Tad jādabū darbu, lai varētu nodrošināt tādu ģimenei, tā kā finanses un visu. Es nezinu, darīt to, kas patīk. Un, ja tas vēl ienes naudu, tad arī labi. Tas svarīgākais dzīvē. Nē, nu svarīgākais dzīvē, es teiktu, dabūt sāku naudu, un tad tu vari darīt, ko tu gribi vienkārši. Okay. Es domāju, svarīgākais dzīvē ir izbaudīt šo mazos mirkļus, kas tā kā taisa tev priecīgu. Un, jā, un dzīvot tālāk. Okay. Ļoti labi doma. Tu pieminēji naudu. Kāpēc tu domā personīgi arī, ka nauda var piepildīt cilvēku? Nē, Padarīt laimīgu? Nu pati nauda nav svarīga, bet tas, ko tu vari izdarīt ar naudu, ir ļoti svarīgs. Ko tu vari izdarīt ar naudu? Nu, jebkas mūsdienās ir nopērkams, izņemot dažas lietas. Bet, nē, nu tas labākais, ja tev ir daudz naudas, tev ir brīvība. Un tad tu vari darīt nevis to, ko tev vajag, bet to, ko tu gribi. Tādā pasaulē pārdotākajā grāmatā ir patiesībā rakstīts tāds quotes, ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet pazaudē pats savu sirdi. Ko domā par to? Iedomājies, tev ir krūtākā māja, krūtākā mašīna, bet tu esi salauzts sirdī. Vai ir vērts no tās naudas? Nu, nē, nav. Jāizdomā kaut kā sasiet sirdi atpakaļ kopā. Nu, redzu, nauda tātad nav vienmēr atbilde uz visu. Un par šo es arī īstenībā arī gribu tā kā pajautāt jums, nu, nedaudz aizdomājieties vairāk par šīm tēmām. Jo ļoti daudz cilvēku meklē to mierinājumu gan naudā, gan datorspēlēs, gan alkoholā, gan tusēšanā un vēl nezinu kādās lietās. Bet lieta tāda, ka patiesībā patieso piepildījumu var dot tikai viens. Un tas ir Dievs. Es zināju! Bet kādas ir jūsu domas? Tā kā jūs tiešām varat teikt, ko jūs domājat par to, bet kā jums šķiet, vai Dievs tiešām var būt atbilde cilvēka dzīvē piepildījumam, un vai jūs esat meklējuši viņu? Vai mēģinājuši meklēt? Es nezinu, es neteiktu, ka es tieši tā kā ticu, ka ir Dievs, bet es ticu, ka ir kaut kāds augstāks spēks, kas mums tur pārvalda, bet man liekas, ka var meklēt Dievu un tā kā mēģināt. Es neesmu baigi mēģināt, tā kā es pat nezinu, kā to sākt, un es nezinu, vai es gribu, bet es saprotu cilvēkus, kuri to dara. Es saprotu, ka tas var dot viņiem mieru, un ja tas tev dod mieru, tad ok. Kā tas šķiet? Man liekas, ka vajag ticēt, kam tu gribi. Un, ja tu gribi ticēt Dievam, tu vari, ja tu netici, tu vari neticēt. Bet es baigi mēģināt, es vēl nezinu, vai es arī gribu kaut kā tā. Tev bija tāda ļoti, ļoti sprākstoša reakcija. Nē, nu. Kāpēc? Nē, nu tā kā es esmu uzaudzis ģimenē, kur man vecāki visu laiku ir stāstījuši, ka Dievs ir skams un viss, kas iet uz baznīcu, tikai iet, lai viņiem tur, lai varētu samaksāt tur naudu visu, un tad nozog naudu no visiem tie, kas iet uz baznīcu. Es nezinu, vai es ticu pats saviem vecākiem, protams, bet es nezinu, es personīgi neesmu nekāda baznīca, es neesmu baigais ticīgais. Es nezinu, kam ticēt mūsdienās. Ok, kā tev? Es nezinu, tāds grūts jautājums. Es nezinu, man liekas, es domāju, ka ir tāds Dievs, bet es nezinu, vai tiešām vajag
tiešām tik ļoti ieciklēties uz to, vai arī, es nezinu, varbūt tā vajag. Bet es nezinu. Es par to ilgāk jāpadomā būs. Okay. Es vienkārši pats arī savā ikdienā mēdzu meklēt to piepildījumu citās lietās. Tas arī bija jauns kā jūs. Lai gan es uzaugu kristīgā ģimenē, man reāli tas baigi neinteresēja. Bet laika gaitā, kad es saskāros ar kādām problēmām, kādām atkarībām un meklēju piepildījumu datorspēlēs, tā bija man lielākā atkarība datorspēles. Es varēju spēlēt 24/7. Man šķita, ka tas būs mans dzīves piepildījums vienmēr. Bet, ziniet, it kā uz brīdi ir, ka tev ir jautri ar draugiem spēlēt un tā. Bet tad, kad tu ej gulēt, tev ir tāds, vai tas ir viss dzīvē, kas ir? Vai tas tiešām reāli ir viss? Reāli tu ej uz darbu, tu strādā, tu ej uz skolu, ej mājās un viss. Un beidzas. Tad jau nav jēgas no dzīves un pilienu. Es sāku jautāt dažādas jautājumus sev. Es jums pilnībā piekrītu. Man tieši pretējā problēma, ka vecāki grib, lai es vairāk esmu mājās. Kad visu laiku iet draugiem ārā un pavadīt laiku ar jaukiem cilvēkiem ir forši. Un vecāki varbūt viņiem bail, ko es daru ārā, bet esmu diezgan pastāvīgs cilvēks un es pats sev uzticos iet ārā. Tikai, un es arī vēlējos piebilst, ka es respektēju cilvēkus, kas neuzspiež reliģiju, kā arī es piekrītu visiem, kas var atvainojas, es jāspliek domu vārdos. Visi var ticēt, kam viņi grib. Un, ja es nevēlos ticēt Dievam, es drīkstu arī neticēt viņam. Absolūti. Un tas, man liekas, ir skaistākais par Dievu. Jo arī man īstenībā mamma dāva brīvo izvēli, vai es varu iet vai nē. Man liekas, ir ļoti traki, kad uzspiež to, ka cilvēks pats to negrib. Tāpēc es vēlos vienkārši padalīties ar savu stāstu, kā Dievs izmainīja manu dzīvi, kā es piedzīvoju viņu, kā es sastapos un sapratu, ka viņā ir tas piepildījums, kas patiešām var piepildīt. Nevis nauda, nevis narkotikas, nevis draugi, bet reāli Jēzus Kristus. Un tas, kā es piedzīvoju, vienkārši man bija šīs atkarības gan no pornogrāfijas. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēku saskaras ar šo problēmu pornogrāfiju. Jūs arī noteikti. Un arī ar šīm datorspēlēm. Un man bija tāds zemes punkts, bet es meklēju atbildi Jēzu Kristu. Es liku tiešām, man bija tas klikšķis, bet varbūt es varu meklēt tiešām Dievā. Un ticēt vai nē, es atradu tiešām viņā to piepildījumu, ka esmu pilnīgi priecīgs cilvēks, esmu tagad brīvs no tām atkarībām. Bet tā lieta, ko Jēzus izdarīja, un kāpēc viņš ir tik slavens un populārs, tāpēc, ka viņš nomira par mūsu grēkiem. Jūs domājat, kas tāds par vārdu grēks? Jūs zināt, kas ir grēks? Jā. Kas iekļaujas grēkā? Bija 7 tie grēki, vai kas tur bija? Nē, es neko neteicu. Nē, grēks ir, kad tu kaut ko izdarīji nepareizi vai tā kā nepieņemti. Un tev tas jānodzīvo, jānogrēko. Tātad teica kaut ko nepareizi izdarīt. Lai kaut ko nepareizi izdarīt, tātad ir jābūt kaut kādam standartam, pēc kura vadās. Vai ne? Un pareizi jūs jau teicāt, 7 grēki jūs teicāt, bet tie ir 10 baušas patiesībā. 10 baušas, 10 viņi ir. Un cilvēkam var pajautāt, lai viņš pats savu sirdi pārbaudītu, vai tu esi labs cilvēks, bieži vien uzdod jautājumu. Un liela daļa teiks, ka viņi ir labi cilvēki, vai ne? Bet ja mēs tā pastamies, vai mēs kādreiz savā dzīvē esam kaut ko nozaguši? Nebaigi. Vai mēs esam kādreiz dzīvē melojuši? Jā, gan jau. Tad es domāju, ka tad esi kādreiz nozagusi, ja tas melojas. Es nezinu, kaut kāds cepama no veikala. Redz, vai tu nozodz, teiksim, iedomājies no tantiņas nozodz 5 eiro vai aplauba banku. Tā tāpat ir zādzība. Un tādā ziņā, paskatoties to Dieva standartu, mēs zinām, ka mēs katrs esam pārkāpuši. Jo visi cilvēki ir zaguši savā dzīvē, visi cilvēki ir kādreiz melojuši savā dzīvē. Un mēs visi esam izpelnījušies patiesībā pazudināšanu. Pēc tā Dieva standarta skatoties, mēs visi īstenībā esam izpelnījušies nošķirtību no Dieva. Bet tas, ko Jēzus Kristus izdarīja, viņš atjaunoja šīs attiecības. Iedomājieties, ka ir tāds reāls ceļš, un tad ir tas grēks, tās zādzības, melošana, un viņš izrok tādu bedri, vai ne? Un mēs iekrītam tajā bedrē. Bet tas, ko Jēzus Kristus izdarīja, ka viņš izveidoja ceļu atpakaļ pie Dieva. Ka mēs varam atjaunot šīs attiecības, un tas ir tas, ko es personīgi piedzīvoju. Ka tiešām iepazīst to Dievu, apzinoties to, ko viņš ir mums dāvājis, viņš dod piepildījumu. Un es zinu, ka jūs esat jauni diezgan, un jums drīzāk domas ir dažādas gan par skolas dzīvi, gan par jautrību un tā tālāk. Bet es vienkārši gribu, lai jūs aizdomājaties nedaudz par šo tēmu, ka ir kaut kas vairāk. Jo jūs arī minējat, ka jūs kaut ko gribētu meklēt, bet nezināt, kā meklēt, un nezināt līdz galam, vai gribat meklēt.
Bet es jūs patiesībā iedrošinātu, jā, meklējiet, klaudziniet, un jūs atradīsiet. Jo arī es pieturējos pie tādas raksturvietas, kas Bībelē ir. Meklējiet, klaudziniet pie durvīm, tad jums atvērs. Tad jūs atradīsiet. Un arī es no sirds tiešām meklēju Dievu, un es viņu atradu. Un viņš tiešām atbildēja, un viņš izmainīja manu dzīvi. Esmu brīvs tagad no atkarībām. Un eju pa ielu un runāju random cilvēkiem par Jēzu, kurš reāli ir dzīvs un kurš izmaina dzīves. Tāpat arī šitie džeki. Viņi ir piedzīvojuši Dievu. Un jā, vienkārši gribējās iedot jums to cerību. Un tas mūsu mērķis ir iet sabiedrībā runāt par šīm lietām, kas ir aktuāls. Un cilvēks saskarās ar daudz dažādām problēmām, ir runāts ar jauniešiem, kuri saskarās ar ļoti smagām lietām, gan ar narkotikām, gan citām lietām, domādami, ka tur ir piepildījums. Un nedaudz nobeidzot uz šīs nots, runājot, kas jums paliek atmiņā vairāk no šī? Kas ir tā vai nu viena lieta vai vairākas? Vai varbūt kāds jautājums jums radies? Nu, man vairāk tā kā palika tas, ka ir tā bedra, kur mēs iekrītam, un tad, kad Jēzus ir parādījis mums ceļu, man liekas, ka tas ir kaut kas, par ko varētu aizdomāties, un tiešām tas arī labs piemērs, kā, nu, kad tiešām paliek tas atmiņā, un es nezinu, man vispār liekas, ka tā laba doma, tā kā šādi staigāt apkārt, un diezgan forši. Super, liels paldies par jaukiem vārdiem. Kā jums, Džeki? Nu, es īsti nezinu, kas man paliktu prātā. Man visi, kad iet pa vienu ausi iekšā, iziet pa otru ārā. Es domāju, ka palika atmiņā tas, ka visi grēko, bet tas vienmēr kaut kur paliek tie grēki. Tā kā tu atceries tos, bet tas nenozīmē, ka tu esi slikts cilvēks, ka tu grēko, jo visi grēko. Bet galvenais, lai tu apzinies, ka tu grēko un dzīvo tālāk. Jā, man liekas, tas ir forši apzināties, ka tu esi kļūdījies, vai ne? Atzīt kļūdu, jo mūsdienās ļoti daudz cilvēku atsakās no atbildības, atsakās no kādām kļūdām un saka, nē, es neesmu vainīgs vai kā, bet man liekas, ir skaisti atzīt, ka tu esi kļūdījies, jo visi mēs esam grēkoši. Pilnībā visi nav neviena cilvēka, kas nebūtu grēkojis, vai ne? Kaut viena kļūda savā dzīvē izdarījis, bet Jēzus ir atjaunojis. Viņš uzņēmies tās kļūdas uz sevi, lai mēs būtu brīvi. Un tas ir tas, ko viņš izdarīja pie krusta. Ļoti daudz tā kā krustiņas savu kaklā un tā tālāk. Bet daudz nezinu nozīmi, ko viņš izdarīja. Tā kā, jā, paldies jums!